Esiet sveicināti, dāmas un kungi! Bezmaksas sports noslēdzošā šīs sezonas epizode ir klāta, un tajā nedaudz rezumēsim šajā sezonā runāto un noskaidrosim sporta primāro mērķi Latvijā. Svarīgākais jautājums Latvijas sportā. Kāds tieši ir sporta primārais mērķis? Vai tās ir uzvaras pār citām valstīm? Pašapziņas un patriotismu veidošana? Veselīgs dzīvesveids plašākai sabiedrībai, vai sports Latvijā vairāk saistāms ar izglītības un kultūras, vai tomēr veselības jautājumiem? Kā noteikt sporta mērķi un kā izmērīt, vai tas ticis izpildīts? Vai šādi mērījumi vispār iespējami? Noslēdzošajām bezmaksas sporta šīs sezonas epizodē ar mani kopā divi cienījami kungi Latvijas sporta sabiedrībā Dainis Dukurs. Dainis, sveicināts, ilgadējs skeletona treneris, es nebaidīšos šī vārda, un beigās arī Brāļa Dukura tēvs, kas nemazāk būtiski. Un tāpat Kārlis Lēnieks, Latvijas Olimpiskās komitejas ilgadējs vai vēl ne, ģenerālsekretārs. Kārlis, sveicien arī tev. Sveiks. Ilgadējs vai es plānoju, kā saka, vēl kādu laiku? Nezinu, pārāk par to runāt, jātiek ar esošajām lietām kārtībā, un tad varēs domāt par tālāko. Skaidrs. Kolēģi, šodien nedaudz rezumēsim mūsu raidījumu 11 līdzinājās epizodēs paveikto un iezīmēsim tādu kopējo mūsu šī raidījuma tēmu - sporta primārais mērķis Latvijā. Kas ir tā jūsu pirmā asociācija? Kam būtu jābūt sporta primārajam mērķim Latvijā? Jo jūs skaidrs, ka mēs šeit varam iedalīt tautas sports, kur droši vien ir veselīga sabiedrība un tam līdzīgi. Tā otra sadaļa ir tas augsts sasniegums sports. Varam tā sadalīt uzreiz šādās divās daļās to visu? Diskusijas laikā jau vēl kaut kas pavērsies vaļā. Noteikti, jā. Bet vai tā ir un vai tā varētu būt? Es droši vien, es teiktu tā, ka, protams, tautas sports tā tāda visplašākā sadaļa, jo tas ir ļoti vispārināts jēdziens. Tad ir bērnu jauniešu sports, kas arī ir plašs spektra. Un es pat teiktu, bērnu jauniešu sports dalās divās kategorijās. Tas, kas ir tā kā, kad cilvēks grib nodarboties ar sportu ikdienā, un otra sadaļa ir, kad cilvēks, bērns grib nodarboties ar to pāris reizes nedēļā, tīri veselības nolūkos. Un tās arī ir divas nosacīt dažādas lietas, un uz ko nākotnē iet. Un, protams, tad mums ir saucamais augsts klases sports, kas ir tā kā tīri izteikti uz rezultātu, kas pēc būtības iedod jau man iepriekš minētajiem segmentiem, iedod, teiksim, tādu impulsu un tādu pārredzamību un to, kad var sekot līdz tam. Dairi? Jā, manuprāt, ļoti svarīga sadaļa ir tieši bērnu un jaunatnes sports, jo tā ir lieta, kur mums vajadzētu ļoti investēt, un sporta stundai jābūt ir mazliet garākai varbūt, jo es novēroju Siguldā zināms laiks, kamēr bērns aiziet no savas skolas, kaut gan nav tālu no Siguldas pilsētas vidusskolai līdz sporta centram. Paiet zināms laiks pārģērbšanās, pēc tam saģērbšanās un pašai nodarbībai. Es runāju par Siguldu, ko es vairāk pārzinu. Paliek maz laika. Un otrs ļoti liela nozīme ir tiem sporta pedagogiem, kas strādā ar bērniem. Vieni ir tie, kuri interesē viņu darbs, kas ir viņa aicinājums, un otri ir tie, kuri vienkārši atstrādā šo sporta stundu, un mēs Siguldā izveidojām sporta klasi, un viņi neaizgāja. Un man palūdza savākt šos bērnus, un mēs uztaisījām ļoti vienkārši testu. 20 metru skrējiens lidojumā un tālikšana no vietas. Aina bija ļoti bēdīga. Tie, kas šajā skolā beidza šo sporta klasi. Un arī ļoti daudz, kas atkarīgs no vecākiem. Es zinu, ka es, būdams 4 mazbērnu vecais tēvs, es tepat uz ledus kalnu vienu vedu. Tad, kad Martins ir sacensībās un mazbērnu māma aizņem, tad es uz sporta centru, tad es uz basketbola zāli. Un man nav tiesīgi pateikt, nē, es šodien beig aizņemts. Ja? Un tad veidojās šī jaunā cilvēka interese, ja mēs, protams, ar viņu sadarboties, palīdzēt. Atgriežoties pie tautas sporta, tas jau ir tādā
apzinīgā līmenī jau katrs var izvēlēties, vai ar pusotru litru alus paku sēdēt divānā un čipšus graust un krāmēt tiem uz galvas, kas kaut ko dara sportā, vai vienkārši doties uz stadionu, doties uz kādu sporta zāli, nūjot un tā tālāk. Ja? Tur, es domāju, tur varbūt pietikt ar kaut kādām reklāmām, uzsaukumiem, aicinājumiem būt tādā veselīgā dzīvesveidā. Labi. Valsts politiski ir skaidri pateikusi, kas ir šī sporta primārais mērķis Latvijā. Vai mēs valstiski sevi esam pateikuši? Mums ir skaidrs, ka Latvijas pilsoņiem, ko valsts grib sasniegt ar sportu, kāds ir tas mērķis galvenais un kam būtu jābūt? Es teiktu, sākumā mums ir ar savu veidu disciplīnu jāveido bērniem tā patika pret kustēšanos, un ar to tu vari iedot tikai kustoties katru dienu. Un tas bērns, kam tas ir no dabas, viņš no dabas arī turpinās sevi pilnveidot sporta skolā, sporta pulciņā, sporta klubā, sapratīs, vai tas ir individuālais sports vai komandas sports. Tas katram bērnam būs individuāli, bet es teiktu, ka tā prioritāte kā tāda būtu tas, ka mums katru dienu ir jānodrošina to, ka ar visiem gadžetiem, ar visām nepieciešamām lietām, kas mums šobrīd ir, un tā ir savu veidu digitalizācija, kas notiek globāli. Neizbēgama. Mums ir vienkārši jāiedod tas impulss, kad mēs paši no sevis varam to lieliski attiecināt. Tad, kad tu esi nosēdījis visu dienu darbā, un pēc tam tu pakusties neatkarīgi tās pusstundu, 40 minūtes vai kā sporta stundu ir 40-45 minūtes. Ticiet man, tā sajūta ir daudz labāka. Labi, Kārli, tu tagad vēlaties uz to, ka tai primārai lietai būtu jābūt tai veselīgai sabiedrībai. Visu pamatos. Pareizi? Protams. Būtu jābūt vienošanās, kas tad īsti ir sports, jo ir valstis, kur ar vārdu sports saprot visu, ir, kur ar vārdu sports saprot tikai tas, kas ir sasniegumi, jeb sacensības, jeb sacīšanās savā starpā un vispārējais ir fiziskā sagatavotība, jeb fiziskā attīstība. Un mēs Latvijā izstrādājām sporta politikas pamatnostādnes savulaik, kad mēs arī šo diskusiju veicām. Mēs ar vārdu sports saprotam tas, kas ir Eiropas sporta hartā, respektīvi tas, kas vērsts gan uz veselības saglabāšanu, veselības uzlabošanu un panākumu gūšanu sacensībā. Kā visu šo trīs aspektus, ja veselība tiek saglabāta, veselība tiek attīstīta un šis sasnieguma līmenis, ar to visu mēs saprotam ar vārdu sports. Bet dažkārt savukārt, ja tiek veidotas tādas aktivitātes pa Latvijā, cik jūs bieži nodarbojaties ar sportu, un, manuprāt, nereti, kur tie dažkārt vājāki dati parādās, ka mēs neuzskatām kādu aktivitāti ir sports. Jo tā ir normāla aktivitāte, fiziska aktivitāte, bet nevienmēr ir sports. Bet kas skatāt, man personīgi uzskata, kam te būtu jābūt sporta mērķim, tad es piekrītu tajā ziņā, ka sporta mērķim būtu jābūt fiziski veselam un aktīvam cilvēkam. Nākamais sportam ir jāattīsta talanti, tieši talanti sportā. Un trešais aspekts ir šie radīt priekšnoteikumus sporta sasniegumiem, jo mēs nevaram garantēt sasniegumus, bet sporta politika noteikti var radīt priekšnoteikumus tam, lai mēs arī gūtu sasniegumus arī starptautiskā vidē sportā. Tā kā tie ir trīs aspekti. Vai mēs šobrīd varam iezīmēt to, ka šis ir tas brīdis, kad olimpiskās medaļas vairs nav? Teiksim tā, ka mēs neskaitām to, ka Latvija tagad ir kaut ko sasniegusi, ka tagad tas ir liels pasākums. Vai izskan Latvijas himna skeletona trasē, bobsleja trasē vai varbūt vēl kādā sacensībā starptautiski. Mēs redzam karogu, mēs redzam tur varbūt tās emocijas un tam līdzīgi. Šo visu sabalansēt kaut kā. Kā to var? Ja es negribētu to mest vienā katlā ar veselīgu sabiedrību. Jo šīs medaļas un šie cilvēki, kas iet tālāk jau, ka viņi ir izauguši no aktīvu bērnu par aktīvu jaunieti un tālāk ir izvēlējušies savu ceļu kā profesionāls sportists, viņus var tikai apsveikt, un viņi ir zināmā mērā etalons tiem pārējiem, kas ir iesaistīti. Un es negribu raut ārā no kopējās sistēmas tā brutāli, jo viens bez otra nevar. Mums ir vajadzīgs augsts sasniegums sports, lai mums būtu potenciālā iespējama lielākā masa, kas nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Jo, kā es teicu, katrs ir individuāls, un tad tā pēctecība notiekās. Un man liekas, ka šī dalīšana kā tāda
viņa nav īsti... Es šeit vairāk par prioritātēm. Prioritātes, ja viena bez otra nevar. Un tāpēc ir balans pieminētais par to, ka ir jābūt katrai lietai balansā, lai viens otru neizslēgtu. Daina. Jā, es gan mazliet izskanēju vārds prioritātes, un man galīgi nepatīk tas, ka šobrīd ir iezīmēti kaut kādi prioritārie sporta veidi. Ja? Jo visi sporta veidi ir labi, lai tikai šis, es īpaši runāšu par jauniem cilvēkiem, par bērniem, kuri ir jebkurās aktivitātēs, ja? kuri nesēž tik daudz gadžetos, kuri redz vēl kaut ko dzīvē, piedalās fiziskās aktivitātēs. Un mēs, tad, kad Tomas un Martina bija aktīvi sportisti, mēs nekad neatteicām aizbraukt uz kādu lauku skolu. Un tā atziņa pēc tam bija tāda, ka mēs neesam braukuši palielīties ar medaļām, bet mēs esam varbūt palīdzējuši kādam, kas ir sēdējis uz žoga, lai nokrist tai pusē, kur aiziet starpbrīdī aleģi iedzert, uzpīpēt vai aiziet uz stadionu un noskriet kādu lieku apli. Pēc tam sarunās atgriežoties vēlreiz šajā skolā, vai mēs esam iedevuši šo pienesumu, ka mēs esam ar šo savu klātbūtni, šo censonu pavilkuši uz pareizo pusi. Ir bijuši tādi gadījumi, ka Mālpilī tur aktīvi sāk izpildīt vingrinājumus, viens pat kaut ko iestiet pa ierāvu aizmuguru kāju, bet pēc tam pienāca, mēs bijām pie Valka Mikelsona aizbraukuši valsts. Tie ir tādi kadri, kas viņa tādu uzmanību klausījās, viņam iepriekšējā dzīvē neko nevajadzēja, bet mēs nebraucām palielīties, bet mēs šo misiju mēģinājām aizmest, šo stāstu par sporta nozīmīgumu. Un otra lieta, tad, kad bijām uz viņu, man pārsteidz tas, kad cilvēki pieklājīgā vecumā, 80 gadi plus, brauc uz Siguldu, tad, kad mēs taisījām sezonas noslēgumus. Tad bija kaut kāda autori, kuru tas interesē, tas mūsu rezultāts. Ja? Un tas ir tas, kad ir vajadzīgs šis augsts klases sasniegums sports. Bet atkal viņi nevar iezīmēt, šī būs tā pareizā federācija, kur nesīs, šiem nav masveidības. Ir sporta veidi, kur nevar būt masveidība. Ja? Ir sporta veidi, kur ieslēdz gaismu, ieripina bumbu, un 20 cilvēki aktīvi nodarbojas. Bet ir sporta veidi, kur pirms treniņi, pirms katra brauciena jāuzvelk ķiveri galvā, ja? Un ir zināms risks. Ja? Un šie augstie sasniegumi ir vajadzīgi. Tikai arī viņi jāmenedžē gudri un bez liekiem administratīviem izdevumiem. Ja? Pirmais, ko es gribu pateikt, ir mums jāsamazina arī sporta nozare ierēģiņu skaits, tie, kas vienkārši saņem atalgojumu par to, ka viņi izdomājuši kādu veidojumu, kur var samaksāt sev labu algu, dienestu mašīnu un tā tālāk. Ja? Atkārtoju, pamatā ir sportists, viņu treneri, un ap to jāveido viss pārējais, tas menedžments un tā tālāk. Ja? Bet mums ir daudz ko darīt. Kāli, tu esi daudz tajā visā sporta sabiedrībā iekšā. Ir mums pa liela tas aparāts, kas apsaimnieko to visu pasākumu. Kādā Ainis teica, sportam ir jābūt pirmajā vietā. Man liekas, ka aparāts kā tāds ir palicis mazāks nekā viņš ir bijis, es varu teikt, pa pēdējiem 3,5 gadiem. Viņš ir palicis fundamentāli mazāk. Kurā vietā mazāk? Ja mēs skatāmies nosacīti uz jumta organizācijām kā tādām, mums ir Sports federācija padome, mums ir Olimpiskā komiteja, un es teiktu, ka tās arī ir divas organizācijas, kas ir šobrīd palikušas, un mums arī vēl priekšā ir reorganizācija, kad visticamāk būs tā kā viena nevalstiskā organizācija nākotnē, kas varēs pārstāvēt sporta federācijas. Par to, vai sporta federācijās ir par daudz cilvēku iesaistīto, tas iespējams nebija tas Dāņa minētais, jo sporta federācijām kā reiz, lai viņas nodrošinātu savu veidu attīstību, ir viņas, es domāju, vēl vairāk jāstiprina, bet uz to, man tā liekas, arī iet šis viss, jo
jo stiprāks būs federācijas un kas var nodrošināt saucamo asinsrīti, ar ko federācija ir jānodarbojās un var piesaistīt trenerus, un treneri var piesaistīt audzēkņus, tad tas veidojās nosacīt tāda konkrēta hierarhija. Tas ir manā skatījumā. Tā kā vai ir palicis vairāk, noteikti ne. Es teiktu, ka ir palicis mazāk. Iespējams, ka nākotnē tas būs vēl mazāk. Gluži nepiekrītu. Es teiksim, uzsāku projektu, kas noslēdzās ar 3 medaļām jaunatnes olimpiādē, bez federācijas atbalsta, bez loka atbalsta, bez federācijas padomas, ar pašvaldības interešu izglītību. Vai tās ir lielas medaļas, zelta medaļa jaunatnes olimpiādē, to tu varētu nokomentēt. Vai to Latvijai vajag? Es domāju, ka vajag. Ja ir tāds pasākums, mums tur jāpiedalās. Es neredzu federācijas padomas vietu Latvijas sportā. Tev ir atšķirīgs viedoklis. Nē, man nav nevis atšķirīgs viedoklis, bet šobrīd jau mēs ejam uz reorganizāciju un sporta federāciju padomu nākotnē nebūs. Jā, bet drosmīgāk, ka jums jāspēr manā skatījumā vienkārši tas cirtiens jāizdara līdz galam. Nevis taustoties, meklējot kādam siltu vietu, nedod Dievs, tas ir mums 30 gadus grozījies sporta funkcionāros, kaut kā viņam dibens jāsaglabā siltā sausā vietā. No cirtienas 27. marts, man tā liekas. Es gaidu ļoti, bet tam ir jābūt tādam konkrētam, jo tā ļoti daudz, es ieskatījos 22. gadu pārskatā federācija padomē. Federācija padome algās 220,000, tur plus mīnus, sociālais nodoklis 50, 270. Kāds liels pirkums 92, cik tur 360,000. Treneris gatavo jaunatnes olimpiādē medaļnieku par 500 eiro mēnesī. Nav godīgi, nav kaut kas pareizs. Uz darbu var braukt sporta funkcionārs ar savu automašīnu. Un ja tie ir jau vairāk tādi, kas brauc, nav kaut kas pareizs, ja? Un tur jau vēl ir apslēptas lietas. Tas pat ir federācijā. Ja tā federācija strādā tā, kā tu minētu, ja? Viņi tā nestrādā. Jā, bet mums uz to ir jāiet. Ja mēs runājam par sistēmu kopumā, mēs tagad pieskārāmies to, ka nevalstiskām organizācijām ir kaut kādas funkcijas, un viņi šobrīd tērēja līdzekļus šim. Bet es domāju, ka kopumā skatoties, mums jau tā lielākā problemātika, kuru es domāju, ka mēs vispār neesam pētījuši, mums ir viena lieta ir federācijas kā federācijas, otra lieta ir kas ir sporta skolu sistēma kā tāda, kas viņā ir un kas viņā ir apslēdz zem sevis. Jo manā skatījumā tas ir ļoti vienkārši. Mums ir viena izglītības sistēma. Šī ir vēl viena izglītības sistēmā. Bet es negribu iedziļināties, es neesmu speciālists, varu tikai nokomentēt no malas. Tā ir sistēmā. Un mums vēl joprojām ir murjāņi, kur vēl nesenā pagātnē bija kopējā diskusija, kur arī šī pat es neteiktu problemātika, šis vēsturiskais mantojums netiek kustināts, un viņš netiek kustināts, ja es varu teikt, man liekas, 4 gadi ir daudz, salīdzinoši 4 gados nav izkustināts ļoti daudz lietas. Nosacīt, mēs tagad esam viena kaut kāda punkta priekšā, kad pēc 27. martā ir jābūt, demokrātiskam balsojumam, visiem ir jāsaprot to, ka ejam uz to, ka tā, nevalstiskā organizācija būs viena, viņa zem sevis. Tas, ko kā laikam daudz jau pateikt, ka tas jādara, teiksim tā, drosmīgāk, vai ne? Un skaidrs, ka šobrīd tas process... Lietas, ko mēs nevaram iespējams. Jā, skaidrs, juridiskā puse. Sporta skolas sistēma paņem 65 līdz 70% no sporta budžeta kā tāda. Un mēs esam tur dzirdējuši, ka tur ir kaut kādas lielas reformas, vai vispār mēs esam caurskatījuši, kas lācītīm ir vēderā. Neesam. Par organizācijām paturpinot sportu šobrīd zem izglītības zinātnes ministrijas. Mums vienā no iepriekšējām raidījuma epizodēm bija diskusija par to, vai ir nepieciešama arī Latvijā sporta ministrija, savu ministriju, vai es šeit atkal varbūt no vienas puses aicinu veidot jaunu, platformu, kur mēs varētu atkal iet un runāt, ka mums aparāts ir par lielu un tam līdzīgi, ko Dainis aicina samazināt, vai ne? Es savukārt aicinu varbūt veidot spēcīgu organizāciju kā sporta ministrija, ja šeit tā ir, teiksim, tā būšana zem izglītības zinātnes ministrijas. Loģiski šobrīd jūsuprāt?
Kurš sāks? Jo abiem ir ko teikt. Ja? Zinot, kā mums apaug ministrijas ar ierēģiem un cik daudz šai valstī šobrīd ir ierēģi, kuri tautsaimniecība jāuztur. Un es tā kā vairāk pret šo varētu nozara sakārtot, kaut vai tas ir departaments. Mums varbūt galvā griezās kultūra ir savu ministriju. Mums arī tā kā gribētos, bet man ir bailes no tā, kādi departamenti tur parādīsies. Vienu uz ārā izbraukšanu, otru uz vēl kaut ko, trešo uz vēl kaut ko, ceturtais uz apģērbšanu. Ja? Nebūs kaut kas. Mēs esam čempioni šai ziņā uzaudzēt ierēdniecību. Tāpēc es domāju, ka ir jāsakārto lietas un galvenais ir trāpīt uz ceļa. Nevar, ja mēs esam šajā labās puses grāvī, nevajag tik stipri atspērties, ka ielidojam kreisajā pusē. Ja? Un tad atkal rempelējamies ārā. Vajadzētu trāpīt uz ceļa. Nav mums stipra ekonomika. Mēs nevaram būt tik stipri, varbūt atsevišķās jomās arī sportā, kā Vācija, Lielbritānija, tur ar lielām ekonomikām. Ir tik, cik ir, vai ne? Tik, cik Bet ierēģu skaits tāpat laikā, ja es pastījos, gandrīz 3 reizes ir audzis kopš 90. gadu vidus. Tas tā, par ierēģu skaitu runājot, to, ko mēs iesākām. Kārlis, sports, zem izglītības zinātnes ministrijas. Pareizi, nepareizi, vajadzētu cits risinājums. Sporta ministrija, man liekas, tā ir kaut kāda zināma tāda utopija. Es to jau iepriekš sarunā pieminēju. Mans ideālais tāds, bet tas ir abstrahējoties no jebkādām, personālajām vai kas. Ideālais modelis būtu tāds, ņemot vērā esošo situāciju, mums ir pieminētā sporta skolu sistēma, kur pilnīgi atbildība izglītības zinātnes ministrija un tur departamentam, man liekas, darbs ir pāri galvai. Tad ir otrs, ir jāsaprot tuvākā, tālākā nākotnē, kas mums notiekās ar pašiem urjāņiem, kāda sporta veidi, tad pietiekam daudz, kas mums tas vispār ir. Un tad attiecīgs, ja mums veicās, un es esmu pārliecināts, ka mums veiksies, ir viena nevalstiskā organizācija, kas saucās Olimpiskā komiteja, kas atbildētu gan par olimpiskajiem sporta veidiem, neolimpiskiem, nedalot ārā individuālie komandas, neolimpiskie vēl. Šī struktūra mūsu tiešām ļoti tūs kaimiņš Igauņi, un arī ļoti daudz komunicējot par šo procesu un kā tas ir notiekās. Viņiem tur, Olimpiskā komiteja savā veidā veids tādas sporta ministrijas funkcijas. Es domāju, ka tas nākotnē tas varētu būt tas risinājums. Jā, tā ir nevalstiska organizācija, bet ņemot vērā tos apjomus un atbildības un pārredzamību, kā, teiksim tā, jebkurš tāpat tas valsts finansējums sadalās, tas tiek saskaņots, ka tas nākotnē varētu būt, pieņemsim, viens nevalstiskās organizācijas paspārnē. Protams, ar visām atskaitēm, visu izlietojumu, valsts kontrolas ziņojumiem, visu pārējo, lai tas būtu caurskatāmi un pārredzami. Šobrīd tas ir zem izglītības zinātnes ministrijas. Man tā liekas, tas ir politisks lēmums, viņš ir jāpieņem tāds, kāds viņš ir. Bet tas netraucē mums reorganizēties un nākt jau nākotnē ar savu redzējumu par to, ka iespējams, tāds varētu būt risinājums. Jā, Igaunijā sports, viņiem nav atsevišķa ministrija, viņiem ir zem kultūras. Vai tas mums būtu risinājums? Katra valsts ir individuāla. Eiropas Savienībā tikai 2 valstis, kuras sportam ir savu ministriju. Tas tā arī ieskatām. Un es nedomāju, ka mums ir atsevišķi. Mums tāpat politikas veidotājs sporta departaments, izpildītājs, tad ir jautājums. Tā kā es domāju, ka mums, vispār kopumā skatoties, tas ir tāda aktualitāte, kā tas varētu būt nākotnē. Šobrīd ir šādi, bet tas neizslēdz, ka, 26. vai 26. turšana labāk, tad ir Milāna Kortīna. 27. gadā mums ir savādāk. Šobrīd ir šādi viss. Ir tāda praksa vēl kaut kur, kad Olimpiskajā komitejā ir rūp par zemlētas makšķerniekiem vai tādām neolimpiskajiem sporta veidiem. Neolimpiskajiem. Ir tas būs kaut kas jauns? Ir šī gadījumā tas jauns, tas nav. Tanī pašā pieminētā Igaunijā. Jautājums, vai viņi tur ir atzīti. Es nepateikšu, vai viņi ir atzīti kā sporta veids. Tā ir tā. Bet attiecībā, kas ir uz Olimpisko komiteju, tad ir olimpiskās disciplīnas un sporta veidi,
nevis disciplīnas, bet sporta veidi, tad ir atzītie sporta veidi. Šie būtu pilntiesīgie tā kā biedri sporta veidi, kas ir. Un tie pārējie, kas starptautiski nav atzīti, viņi ir kā asociētais biedrs. Viņi neiet kā ar balstiesībām. Par viņiem ir viena organizācija, komisijas viedokļi, vēl kaut kas, bet viņi neiet kā pilntiesīgs. Bet arī tas neko vajag jau vietu, kur kā nevalstiskā organizācija tu var atnākt, izteikt viedokli, piedalīties, būt daļa no procesa. Bet vai nezinu, viņiem ir balstiesības šī gadījumā, mūsu piedāvātajā redzējumā, kas man tā liekas arī pietiekami korekti, ir atrunāts. Ir olimpiskie sporta veidi, neolimpiskie sporta veidi, kas ir starptautiski atzīti. Kam, un līdzīgi arī pasaules izpratnē, pieņemsim atsevišķi tur florbols, motocross, automobīļi. Tas ir savā ziņā lieli, tāpat laikā ne olimpiski. Jā, bet viņi ir zināma sadarbība, un tad arī tie spēles noteikumi tiek nodefinēti, kas par ko atbilst. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds loģisks solis. Varbūt mums viņš ir nedaudz, es Dainim var piekrist, novēlots, bet mēs līdz tam esam nonākuši. Igauni Kārli to izdarīja pirms 20 gadus atpakaļ. Tā kā tas ir arī neatbild pavisam vienkārši uz to, ko Dainis sākumā teica. Klau, kolēģi, vēl viena lieta par mērķiem runājot. Mums šīs vēlētās visas amatpersonas, sākot ar Saeimu, ministri mainās, valdības mainās un tam līdzīgi šie ilgtermiņa mērķi. Sporta politikas mērķiem nav jābūt definētam. Sporta politikas mērķiem, ja sporta mērķiem būtu jābūt definētam sporta politikas pamatnostādnēs, kuras pārskata reizi attiecīgi 7 gados, un tad šo mērķi, jo tas ir politikas dokuments, ja mēs runājam par sportu kā sporta politikas mērķi. Ja mēs runājam to, kas ir sports un ko mēs saprotam ar sporta šo definīciju, tā kā legāla definīcija, kas ir sports, tam būtu jāparādās sporta likumā, ko tad mēs ar to saprotam, bet pašam tieši mērķim kā tādam, jo tas ir vairāk tāds aprakstošs un definējošs. Protams, tīri teorētiski viņiem var paņemt esoši vēl pārdiskutēt ar ekspertiem, atkārtot un ielikt sporta likumā sporta mērķi, bet pēc būtības, tas, protams, jautājums, cik mēs detalizēti sportā ejam savu likumu iekšā, jo esošā sporta likuma mērķis ir pēc būtības definēt tādus pamatus sporta attīstībā, sporta organizācija, institūcija galvenos pienākumus. Viņš nav tāds ļoti detalizēts un izvērsts. Viņš nav tāds skaidrots grāmata, vai ne? Viņš ļoti mums salīdz no šīs. Bet pārdefinējot, viņš skatoties to definēt jauno likumu, var diskutēt. Bet arī citu nozara likumos tāds nozares mērķis nekad tas īsti nav likuma jautājums. Vispār ir mums Latvijā dzīvojot tā iespēja virzīt kaut vai Latvijas Olimpiskajai komitejai mērķi 10 gadu griezumā? Jā, mums pat, protams, tagad ņemot vērā, ka arī mums ir pamainījusies situācija un viena no tām lietām, kas mums ir jāpārskata šī gada ietvarā, bet es pieņemu, ka tas ir pirmkārt pēc reorganizācijas, otrkārt pēc Latvijas prezidenta vēlēšanām, kad atnāk cilvēks, bet viņam būs materiāls, uz kuru viņš var balstīties. Mums šī tā saucamā vīzija ir pieņemta par to, kur mēs gribam būt. Kas sākot ar to, kad mēs gribētu, kad katrās olimpiskajās spēlēs mums ir, viena komandas sporta spēle. Hokejā mums tas būtu mērķis. Tas būtu mērķis, ka gan vasarā, gan ziemā ir viena komanda, kas, protams, arī vēl iedod vēl lielāku sabiedrības vilkli. Mums ir individuālie sportisti. Tā ir tā sportiskā sadaļa. Ambiciozs mērķis. Cerēsim, bet ir jāvirza ambiciozi mērķi, vai ne? Bet cerēsim to, ka ja mums izdosies, šogad basketbolam kvalificēties, un tad pašā laikā jau augustā Milānai Cortīnai arī varēs kvalificēties hokejs, tad mēs jau to punktu, kuru mēs likām 21. gadā, mēs varēsim teikt, ka jā, tas ir, viņš bija izvirzīts, mēs viņu esam, viena lieta mēs esam realizējuši, bet ideāli mums ir viņš jānotur. Un tad otra lieta ir arī tā otra puse, kas ir tā kā tauta sociālajie pasākumi, kur mums ir ļoti liela interesēta līdzīgi ņemti mūsu dati par to, cik sabiedrība kustās, cik jaunieši kustās, kad ir, viens no mērķiem būtu
par šīm 5 sporta stundām nedēļā skolā. Nevis 2 pēc kārtas, kas bija, pieņemsim, ka tad, kad es mācījos skolā, bet iespējams pat varbūt ir vajadzīgs vairāk. 1 dienu vai 2 dienas nedēļā ir 2 pēc kārtas, un pārējais ir tāda izkustēšanās. Bet labi, es arī izglītības sistēmā negribu tur jaukties iekšā. Tā ir kā ideja, manuprāt, apsveicama, vai ne? Bet laikā mēs par to realizēšanu mēs zinām, cik mums prasīja, lai mēs nonāktu līdz 2. Ja? Nu, tas jau vien jau cik laiks ir. Jā, tas stāsts par tiem ilgtermiņa mērķiem. Visu laiku runājam par veselību. Mēs tur, cik mēs varam aprēķināt, cik mēs zaudējam finansiāli no tā kā valstī tautsaimniecībā pieminētajā par to, ka mums aparāts ir jāuztur. Bet tā ir kaut kāda tāda. Bet ir viena arī pozitīva iezīme. Vismaz es redzu Rīgas reģionā un arī redzot lielpilsētas. Šis burbulis par to, ka ir jākustās gan bērnu, gan vecāku vidē ar visām šīm aktivitātēm, manuprāt, paliek lielāks. Vismaz es dzīvoju tādā burbulī, kur cilvēki seko vairāk līdzi. Daina, Sigulda, pastāvēs piemērs. Sigulda būtu to pozitīvais. Labs piemērs. Sigulda, ir visiem vecumiem ir iespējas, un mazai pašvaldībai ir savu sporta skolu, ir infrastruktūra arī jums ir, vai ne? Infrastruktūra, es domāju, iespējas. Jā, un infrastruktūrai vēl būtu jāaug šajā virzienā, lai būtu iespējas darboties. Bet man uzaicināja Monis Liepiņš uz Tukumu, uz ledus halli, Olimpiskā diena bērniem. Es paņēmu vienu skeletonu, aizbraucu un atbalstīju, bet tur mazās skolas, kas atbrauc viena no tām, pat Vāne vai Zanta ir jau likvidēta, ja? Maz bērnu, un tur tās bērnu iespējas nav tādas, kā, teiksim, Siguldā un tajās mazajās skolās. Un, jā, šeit, kā tu saki, Pierīgā ir daudz maz, bet vajadzētu arī paskatīties, kas notiek ārpus, ja? Un kādas ir iespējas bērniem pirmkārt nokļūt skolā, kas notiek tad, kad viņam ir autobuss atpakaļ uz viņa vietu, kur viņš dzīvo. Un tas ir izglītības ministrijai liels darbs. Jā, bet es vēlreiz atgādinu par to, ka, ja mēs saprotam tur, un ir pilsētas, un ir mazās skolas, un vēl paralēli notiek arī skolu reformas, ir par to, ka šajās skolās mēs nevaram gaidīt, ka to funkciju nodrošinās sporta skolas. Un tā ir tā lieta, ka tam ir jābalstās uz to pamatlietu, jo neatkarīgi no vietas, ja bērnam tiks iedot šī kustība, viņš pie viņas pieradīs, ka tev ir katru dienu kaut kas jādara. Jo mēs gribam, manuprāt, bet tas ir manuprāt, šo aktīvo dzīvesveidu bērniem uzliekt ar to, ka mums ir sporta skolu sistēma, kur mēs dzirdam to, ka ir 45,000 profesionālās ievirzes sportisti. Te katrs 5. ir sportists Latvijā, bet tā ir arī, tas nav normāli, un tas nav normāls izskaidrojums, jo sporta skolu sistēma daļēji aizstāja interešu izglītību. Tad tas ir jānodala. Kas tad ir? Tie, kas darbojās 2-3 nedēļā, tā ir viena lieta, un tie, kas ir sporta skola, tur ir jāmainās kritērijiem. Nevar būt tā, ka mums 6 gados ir sporta skolas audzēkļi. 6-gadīgs bērns nav sporta skola audzēkļi. Bet labi, tas ir ārpus manas tādas tieši... Nē, ļoti labi, jā, tāds tavs personīgais viedoklis. Ja? Jā, bet ir šīs sistēma, kur ir tās mācību treniņi, MT1, MT2 pa vecumiem solēs sodi, ja? Un ir tas zināmais skaits, ja? lai tā grupa... Tad tur ir šīs minušās dvēseles, tad, kad Siguldā izveidoja tādu kamanīnu sportam tādu grupiņu. Tur bija pierakstīti tādi, kas tur bija kādreiz pirms 5 gadiem vienreiz atnākuši. Ja? Es biju viens no tiem, kas teica, ka jāuztais tāda inventarizācija, jāsaprot, kas ir kas tad ir, kas darbojas, kas ir tas, kurš nāk uz treniņiem. Viņš ir 3 grupās pierakstīts jau, un tas nestrādā. Ja? Un vēl viena lieta, ko es mēģināju Siguldā pateikt, kad paskatoties, kā treneris strādā, kurš strādā savā specializācijā,
viņš uzreiz sāk, pieņemsim, basketbols jāiemet 3-punktu metienus. Tā ir vislielākā vērtība. Tā kā viņš aizsties atpakaļ aizsardzībā, tā aizturot šādu vai piekribojot, uz sekundāri neskatās. Tas ir sekundāri. Es mēģināju uzrunāt šos sporta skolu trenerus, ir vieglietīgs sekcija. Visus bērnus vajadzētu izlaist caur vieglietu treneru rokām. Tur jau ir tā lieta, kad šī specializācija un šī sporta skolu sistēma daļai uzliek to, ka sākotnēji tev ir jau jāiet kurā sporta veidā. Tev vispār līdz 10, 11 gadiem tas nav obligāti. Tu nodarbojies prioritāri ar vieglu atlētiku, un tad tu saproti, tev patīk. Citam bērnam viņš ir komandnieks, teiksim tāds, cits ir izteikts individuālists. Un tad tu izvēlēsies sporta veidu vēlāk. Bet protams, ir tāda filozofija par to, kā būtu, ja būtu realitātē. To visu realizēt būtu daudz grūtāk, bet tas, ka mums arī tādā pašā futbolisti ir no 6 gadiem un citi ir no citiem gadiem, nav jau uzzīmēts viens konkrēts, ir kaut kāds grupās ir jābūt konkrētiem bērnu daudzumam, tad tev viņi tā kā funkcionē iet uz priekšu, un tad tev ir trenerim atalgojums. Man jau liekas, tādā, teiksim tā, privātais vai pašvaldības, tā trenera kvalitāte nosaka, cik pie viņa grib nākt bērni. Un tā ir realitāte, nevis kuram pietrūkstam pieliek vai atņem vēl kaut kas, un tavu kvalitāti kā treneriem nosaka. Es pieņemu, Dainim, viņam nav problēmas par audzēkņiem, jo viņš tā tam būtu jābūt, pie viņa ir rindā, iespējams. Daini ir rindā. Atvērām uzņemšanu. Atnāca 65 bērni tikai no Siguldas novada. Un tur nebija nekādi izcilnieki no dažādiem sporta veidiem. Paldies tiem treneriem, kas bija strādājuši ar viņiem. Ko mēs pirmais izdarījām? Mēs nevienu nenoāķējām no citas sporta veida. Neteicām, tas ir slikti, tikai nāc pie mums būs pareizi. Mēs pat atļāvām puisim, kurš kurš pasaules junioru čempionātā izcīnīja medaļu, turpināt iet uz dejošanu. Ja? Un ko es redzu, ir daži uzstādījumi, kas attiecās uz vienu no manām mazmeitām. Viņa aizgāja vēl uz otru sporta veidu, un viņa saņēma no treneru pārmetumu. Ja? To nedrīkst darīt. Mums pilnībā piekrīt. Nedrīkst. Lai katrs viņam patiks, viņš aizķersies, un arī mums ir jābūt ļoti gudriem, īpaši strādājot ar bērniem. Īpaši. Man bija ļoti grūti pārslēgties pēc tam, kad es strādāju ar Tomasu un Martinu, kas mani dēlu, un es varu teikt, skarbi un tieši. Ja? Nedomājot, ja? Jā, jo es saņemšu to pašu atpakaļ. Ja? Bet ar bērniem ir jābūt ļoti gudriem. Man priecē tas, kad tie treneri, ar ko mēs kopā strādājam, kas viņi ir tik gudri, un tie bērni arī pievelkās, un viņi gūst vēl citas lietas, ne tikai braukšanu galvu pa priekšu, bet dzīves gudrību. Tas tāds ļoti plašs, jo tie saucamie politikas rezultāti un šie rezultāti rādītāji tie pieminēti arī sporta politikas pamatnostādnēs. Mēs tiešām ar ekspertiem ar nozari, ka viņus izstrādājam, mēs esam katrā no šiem virzieniem, mēs esam definējuši šos sporta politikas gan mērķus, gan šos rezultātus rādītājus, un kā mēs to novērtēsim, ar kādām metodēm mēs novērtēsim. Tur pamatā izmanto gan statistiku, un tā ir mūsu vājā vieta Latvijas sportā, ka mēs ir pamatnostādnēs pēdējās rakstā vai definējam, ka mums nav tādu visatvarošu datu bāzes sporta organizācijām, kur šie dati tiek uzticamā un autorizētā veidā tiek iesniegti, kuriem mēs varam ticēt. Un tas līdzīgi ir pierādījās arī šī budžeta sadalē, kur katram ir savs priekšstats par to, kas ir nodarbojušās ar sportu, kas ir sportists, no kura vecuma un tā tālāk, un kā to uzskaita, cik sacensībās jāpiedalās un tā tālāk. Tāpēc mēs vairāk izmantojam tos datus, kas tādi pierādāmi, atkārtojami, lai mēs varētu vērtēt. Un tur bija vairākas metodas. Pirmā mēs ņēmām, ir tāds Eirobarometra pētījums, kur reizi 4 gados Eiropas Savienības šī statistikas institūta Eurostat veids pēc vienotas metodikas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, veids vienādu socioloģisku aptauju, kur ir pilnīgi vienāda metodika, pilnīgi vienāds tas veids, kādā veidā tiek noskaidrots. Un tas ir vienīgais rādītājs, ko mēs varam salīdzināt pēc vienotas metodikas reizi 4 gados šī Eirobarometra rādītāji nodarbojušo skaitu ar sportu un cik ir bieži, kas ir un kur viss šī metodika atrunāta.
To mēs paņēmām tādā ziņā, lai vērtētu kopējo mūsu tādu attīstības dinamiku, vairāk nevis rādītāju vietu tajā skalā, bet tieši kā mēs dinamiski attīstamies vai stāvam uz vietas, vai regresējam, ja salīdzinot ar rādītājiem visā Eiropā reizi pāris gados. Nākamie dati, protams, bija šis nodarbojušo skaits, kas iepriekš bija ļoti kļūdaini pēc būtības uzskaitīts, jo viena federācija uzskatīja, ka tikai nodarbojās tas, kurš, kādu maratonu noskrien 5 km distanci un automātiski pielikt, vai ne, kad tas nodarbojas ar to sporta veidu un tā tālāk. Tāpēc ļoti svarīgi, kā paša federācija šo uzskaita un kāds tas valsts uzstādījums attiecībā uz šo datu apkopošanu un analītiku. Daudz mēs runājam par jauniešu sportu, bērnu sportu, viss pareizi, nav jautājumu. Par augstu sasniegumu sportu. Vaicāšana pavisam vienkārši jautājumu, vai ir izmērams, cik viņš iedod sabiedrībai. Tāds augsts sasniegumu sports, viena olimpiskā medaļa, viens pasaules čempionāts zelts vai bronza hokeja čempionātā vai basketbolā 4. vieta pasaules kausā. Ir iespēja adekvāti izmērīt šo kaut kā matemātiski, kaut kādās taustāmās Excel tabulās. Es domāju, Excel tabulās viņas ir izmērams, noteikti. Ir tas darīts Latvijā? Tādā, tīri tas darīts nav. Tāds, teiksim tā, no Olimpiskās komitejas kā darba uzdevums uzdot. Varbūt vajadzētu. Iespējams, jo viena lieta ir tas, ka, ko mēs varam izmērīt. Mums ir individuālie sporta veidi ar savu specifiku, mums ir komandas. Saprot arī to, ka komandas viņas esošajā un arī kā tas ir bijis, viņas piesaistīs lielāku uzmanību. To, ko izdarīja šogad hokejs primāri un pēc tam arī basketbols, tā ir fantastika. Un es domāju, viņu izpratnē un viņu rādītājos viņi varēs pateikt to, ka tas atkal iespējams sporta skolās šis pieplūdums būs lielāks. Vai bērni ir sākuši vairāk spēlēt basketbolu? Es esmu pārliecināts, jo to tīri no pieredzes. Tad, kad strādāju tenisa savienībā, to varēja just. Tad, kad bija Ernesta sasnieguma, Aļonas sasnieguma un Naisas sasnieguma, burtiski tev pirmkārt, labi, tur privātās investīcijas uzbūvējās halles, radās papildus entuziasmu, cilvēkiem patīk tenis, viņi ieinteresēti, tāpēc, ka viņi redz ikdienā. Un tas atkārtojās, un tas rezultāts tur ir, un viņi ir gatavi. Tā kā tas ir izmērams, un es domāju, ka iespējams nākotnē tas ir jāizmēra, jo tas ir arī kaut kāda data, ar kur mēs varam turpināt sarunas ar Izglītības zinātnes ministriju, kā mūsu sporta galveno pārvaldītāju par to, kādas ir aktualitātes. Un arī par to, ka man galvenais, un ko man gribējās panākt, ir tas, ka ir tāda vienota sistēma. Teiksim, ir sporta veidi, un ir vienota sistēma, kā viņi pieņemsim, nākotnē arī finansēt. Lai nav kaut kādas neskaidrības individuālie vienā vietā, komandas savādāk, tad mazās komandas vēl savādāk. Kad ir kaut kāds viens konkrēti izstrāde, un tad uz to iet. Es domāju, tas arī tāds augsts sasniegums. Var aprēķināt, tev dēli veduši daudz medaļu. Man nav zinām mērvienība, bet pēc tam sajūtām, kad mēs atvedām kādu labu rezultātu, un arī šobrīd, kad jaunieši atved, es jūtu tādu sabiedrībā pacēlumu. Un sabiedrība ir svarīga, ka mēs kaut kur uzkāpjam uz piedestālu, ka mēs atvedām kādas medaļas. Vislielākais apliecinājums tam bija hokejista bronza, kas notika Latvijā. Tā brīvdienas iedošana, kas tā pastulbi izskatījās no valdības puses, bet tās cilvēku emocijas un tie tūkstoši, kas aizgāja sagaidīt, tā ir tā lielā pievienotā vērtība. Ko par naudu nevar nopirkt un nevar izmērīt. Jā. Es tāpēc saku, tā mērvienība ir nesaprotama savā ziņā. Jā, bet tas ir nepieciešams. Labi. Vēl viena no pēdējām šķeltītēm šajā raidījumā. Sports kā bizness Latvijā. Jo no valsts mēs arī dzirdam, federācijas skrien tikai pie valsts, grib dabūt naudu no valsts un tam līdzīgi, vai ne? Tā ir utopija, jūsuprāt, ka sports spēj kļūt pašpietiekams un neprasīt valstī naudu, vai vismaz, varbūt jauniešu sportam mēs iedodam, vai ne, augsts sasniegumi paši tiek galā. Tā ir realitāte, vai ar mūsu apstākļiem, ar mūsu reklāmas vidi, ar mūsu ekonomiku mēs to nevaram pabildīt? Domāju, ka nē. Mūsu ekonomika ir pirmkārt maza un otrkārt vāja. Un tad ir jābūt kaut kādiem
īpašiem noteikumiem, ka tas ziedotājs gūst kaut kādu labumu. Bet mēs esam čempioni atkal uz to, lai to sabojātu. Ja, mēs izdomāsim, nodibināsim kādu klubu, jebko, un vienkārši kā radinieka uzņēmumam novirzīt peļņu uz šo formulu. Mēs zinām, ja? Es iespējams, ka šis temats ir atkal jāsāk runāt par to, kad mēs pasakām, tad pieņemsim atzītās federācijas. Nevis klubi, kā mēs, kas izplešās, jo biedrības ir daudz, nevalstiskās organizācijas daudz. Es negribu tur vēl iejaukt kultūru, jo arī viņiem tā ir aktualitāte. Bet, ja mēs skatāmies, pieņemsim no sporta nozares viedokļa, pieņemsim atzītās federācijas tikai un vienīgi, vai vēl sašaurinām to loku, varbūt dažādi risinājumi, vai Latvijas sports var izdzīvot bez valsts atbalsta. Un, ja mēs domājam par to, ka federācijām jānodrošina kalendāri, teiksim, tā sporta veida asinsrīti, es neredzu. Neredzu izņemot, teiksim, mūsu tādu finansiāli stabilāko flagmanu futbolu. Viņš varētu arī pilnīgi bez problēmām iztikt bez valsts finansējuma. Tāpat laikā, kā mēs redzam, ka pēc jaunajiem šiem prioritāriem sporta veidiem futbols pirmajā vietā. Un saņem vislielāko valsts atbalstu. No mācvedības. Jā, es saprotu, uz kā rezultātu pamatas. Bet arī... Vārds pieskārties. Droši. Pats jau. Nē. Tas pats futbols. 137. vieta pasaulē. FIFA rangā. 137. Ja? Virslīgā 10 klubi, kāds 70 puiši, kas labi nosauļojušies un runā Balkānu valstu valodās. Ja? Kur tad ir tie masveidīgie, kuri izgāja trenēties, kuri spēlēt, mācījās un tā tālāk? Kāpēc viņi nav piepildījuši? Kāpēc ir šo 70 viesspēlētāju vienā? Ja? Tas ir viens. Otrs, šī ir federācija, kas saņem ļoti labu dotāciju no starptautiskajām federācijām Eiropas un arī no pasaules. Jā. Tas būtu vērtējums. Un tajā pašā laikā, skatoties šajā tabulā, Latvijas hokejām par bronzas medaļām samazinājums. Man tas kaut kā neliekās kopā. Jā, man priecē vieglietika, kas ir saņēmusi, jā, bet tajā pašā laikā atkal. Kur ir mūsu tradīcijām? Hokejs nav tik masveidīgs. To mēs arī zinām. Viņš nav tomēr tik masveidīgs, acīm redzot. Bet pie tāda sasnieguma, tās ir pirmās medaļas. Te es Dainim 100% piekrītu, ka es ieraudzīju to prioritāro sporta veidu sarakstu. Hokejs tur bija nemaldos 8. vai 10. futbols bija pirmajā vietā, un tas tā kaut kā likās nedaudz atšķirīgi. Bet masveidība, jauniešu daudz, masveidība liela, līdz ar to tur skaidrs, valstiski mēs skatāmies. Bet tad vajadzētu paprasīt vismaz federācijai, jo bijusī Latvijas kolonija Trinidāda Tobago ir 40 vietas augstāk nekā mēs. Es šaubos, vai tur tiek stipri atbalstīti no valsts. Vajadzētu būt drosmīgiem pateikt. Gibraltāru uzveicām, jā, Maltu tā krīsēs un izšķirt nospēlējām. Ne jau dodam tad visu to labi masveidību, bet līdz galam izrunāt to tēmu. Tā ir kolēģi. Sporta primārajam mērķim Latvijā jābūt. Mēs uzdevām šo jautājumu un tādu apgalvojumu arī sociālajos tīklos mūsu sekotājiem un piedāvājām 4 atbilžu variantus - patriotismu veicināšana, veselīga sabiedrība, uzvara pār citām valstīm vai cits variants. Kā jums šķiet, ko atbildēja mūsu aptaujātie? Es pieņemu, ka otrs. Jā, veselīga sabiedrība 73%, milzīgs pārsvars un droši vien, ka es personīgi arī tajā ietilpstu. Es arī līdzīgi būtu atbildējis. Nepiedalījos pats šajā aptaujā, bet noteikti līdzīgi būtu atbildējis. Kā jums šķiet, kas ir otrajā vietā? Vēl nosauc. Patriotisms, uzvaras par citām valstīm vai cits variants? Es teiktu, pirmais, otrajā vietā. Sabiedrība teikt, ka uzvaras par citām valstīm, bet patriotisms arī. Es pievienotos veselīgai sabiedrībai, un otrais man būtu patriotisms. Tā arī ir. Jā. Tā arī ir precīzi. Jūs noprognozējāt patriotismu 14%, 9% uzvaras par citām valstīm, 4% cits variants. Ir kaut kādi vispār vēl citi varianti? Es nezinu. Tam vienmēr tas pirmais punkts ir absolūti, ar ko mēs vispār iesākām mūsu sarunu un diskusiju. Ar to mēs gan Dainis par to teicām. Jo tas
otrais un trešais, tas jau ir rīks. Un tas ir tad, kad tu iegūsti kaut kādu, pieņemsim, augsto sasniegumu, no tā tev veidojās patriotisms un tad tu nodod tālāk to impulsu. Bez veselīgas sabiedrības nebūs augsts sasniegums sports un nebūs arī patriotisms. Jā, tieši tā. Un tad nebūs, kas ies uz izrādēm skatīties un tā tālāk, jo pamatā visur ir, diemžēl, vai par laimi ir veselība un kā tu par viņu rūpējies. Tas trešais punkts uzvaras par citām valstīm, tas vairāk attiecās uz to, kur tu esi. Ja Dainis vai es aizbraucam uz Olimpiskajām spēlēm, tad mūsu mērķis tur ir uzvarēt un tad izcīnīt. Kādam jābūt Latvijas mērķim Olimpiskajās spēlēs? Ir daudz, saka, olimpiskais princips piedalīties, vai ne? Un tas jau ir labi, vai ne? Latvija maza valsts, daudz ir tik, cik ir. Šeit mēs cilvēki arī esam tik, cik ir talantīgi, bez jautājumiem. Kādam jābūt ir uzdevumam Olimpiskajās spēlēs? Mums ir jāvirza sports tam mērķis olimpiskā medaļa, Daina. Es arī atzīstu to, kad aizbrauc teiksim, pirmā olimpiāda ir piedalīties, lai saprastu, kas tas par fórumu, kas tur notiek, jāpiedalās, lai tā būtu motivācija strādāt tālāk. Tālāk es no savas pieredzes saku, tad es iegūšu šo papildus grūdienu. Jā, tā ir lieta. Olimpiāda, tur ir visi sporta veidi kopā ziemā, tur pasako līdzi, kas notiek citur. Tas baigi motivē mani vismaz, un manu saudzēkus tas ir motivējis nokļūt olimpiādē, un tad, kad tu esi nokļūst, tad jau cīnīties par medaļām. Ir svarīgi, jā, ir. Bet tos, kas pirmo reizi aizbrauc, un viņš ir izcīnījis ar savu rezultātu par šo braucienu, un mēs skaidri zinām, viņš nebūs uz piedestāla, nevajag saukt viņu par turistu, nepareizi. Viņš ir izdarījis savu ieguldījumu. Jā, kad iedod šīs wildcards saucamās. Jā, wildcards, tas ir cits stāsts. Jā. Bet arī man neceļās mēl pateikt, ka tas ir turists. Wildcards arī teikt beigās, kuram katram nedos. Man nedos wildcards Olimpiskajām spēlēm. Dažādi sporta veidi un dažādi tie piegājieni. Un es piekrītu tam, ka iespējams arī olimpiskajai kustībai vajadzētu nonākt pie vienotiem principiem, kā viņi vai nu tad ir veidi, kā dod, vai nu tad ir tikai rezultāts un tad nedod. Bet es varu piekrist Dainim par to, ka tie, kas ir olimpiskajā komandā, komanda Latvija, viņi brauc pārstāvēt savu valstu un tur noniecināt par to, vai viņš ir 5., 7. vai 15. Atkal to var. Jā, un to nevajag. Un tas arī ir mūsu darbs, ar ko pierādīja īstenībā ļoti labi Tokija, Pekina, tad sarežģīts Covid gadi ar to, bet tīri informatīvi ir par atsevišķām 15. vietām un redzot par to, kā tas ir bijis. Es par viņiem varu lepoties, un visi par viņiem var lepoties. Un tas, ka viņi paliek 15, tas absolūti neko nenozīmē. Un tas tikai nozīmē par to, ko viņi ir elitē. Viņi ir elitē, un tā būtība, protams, katram atlētam ir šī atlētam komandai, ir šī nokļūšana uz Olimpiskajām spēlēm. Tas ir viens no tādiem saucamiem milestones, ko tu esi karjerā izdarījis. Un ja tu vispār izcīni medaļu, tas ir wow, neatkarīgi no sporta veida. Bet tā ir tāda maza sadaļa, kur ir jāsanāk kopā, un kur tu brauc arī nosīt, parādīt savu nostāju. Un to, es domāju, arī mums būs jādara. Un es esmu absolūti pārliecināts, un tas būs pareizi Olimpiskajām spēlēm. Mums ir jābrauc un jāparāda savu nostāju visos jautājumos par to, kas mēs esam, ko mēs pārstāvam, un beigās arī rezultāti, kur mēs tur izcīnīsim. Es gribētu piebilst, ka tajā brīdī, kad tuvojamies tam, tas ir noslēdzošais gads, un kad ir pazīmes, kuri tie sportisti varētu būt, pazīmes, ka varētu cīnīties par medaļām. Kā piemēru varētu minēt Aparjovu Kristeri, ja? Ja tā būs ziemas olimpiāda, teiksim, pēc gada, un tad maksimāli individuāli viņam piepalīdzēt, ja? lai kāds tomēr to virsotni sasniegt un šo medaļu izcīnīt, lai šī himna nostanētu Olimpiskajās spēlēs. Un ne tikai iemest federācijai kaut kādu summu, kas aizies nezinu kur, bet tieši atrast tādu iespēju, to pašu virsotnieku piespicēt. Ja? Varbūt tu pietrūks tik daudz. Ja?
Bet jā, ir jābrauc īpaši jaunie cilvēki, kas izcīnījuši jāved. Nav vienkārši izcīnīt. Biatlonā uz starta iziet sprintā apmēram 100 dalībnieku un arī 30. Ja? Es ieraugu Latviju, vai tas Andrejs vai Baiba. Jā, es esmu lepns. Konkurence milzīgi, protams. Jā, es esmu lepns par to, ka ir tajā 30. ir viens mūsējs. Ja? Viņi nav, viņi ir viņi ir 10. Šobrīd, jā, bet es arī to 30. Jā, nē, protams. Tas nav tik vienkārši, kur ir 20 dalībnieki, tikai tas ir jānovērtē. Kolēģi, norizumējot, es atļaušos norizumēt, pēc tam jūs vēl varēsiet papildināt, bet primārais mērķis sportam Latvijā, skaidrs, ka mēs laikam varam vienoties. Veselīga sabiedrība vispirmām kārtām, vai ne? Patriotismu veicināšanu mēs liekam 2. vietā, un tad 3. mums paliek tās uzvaras. Jo, ja būs veselīga sabiedrība, būs patriotisms un neatliks arī uzvaras, vai ne? Uzvaras ir rīks. Jā. Kā sasniegt arī tieši tā. Un tas ir, man tā liekas, jāsaprot, ka tas nav a priori uzvaras. Nē, tas ir rīks, lai veicinātu gan šo masveidību, ieinteresētību, lai būtu kam sekot līdzi. Un, protams, tas ir arī rīks, lai veicinātu patriotismu. Daina, pieliec punktiņu teikumam. Tu man tā nesagatavot pārsteidz pieliec punktu. Jā, es atgriežos pie tā, ka šī veselīgā sabiedrība, un īpaši es gribētu pateikt, ka šis ir bērnos un jaunatnē jāpievērš uz lielākā uzmanība. Tas, ko Kārlis minēja par sporta skolām, tādu padziļinātu, teiksim, inventarizāciju uztaisīt. Kas notiek, kā notiek, ja? Ko var labāk izdarīt, ko sliktāk. Un nākamais, šie profesionālie augsts sasniegumi, bet tautas sports, man liekas, es viņu kaut kur blakus dzirdu. Tie visi, kas ir piedalās šajā tautas sportā, viņi saņem par savu darbu atlīdzību, viņi maksāt spējīgi, viņi var pašpietiekami. Viņi var aizbraukt, viņi var noierēt, viņi var piedalīties. Ja nav tik daudz, var skriet stirnis bukā, nevajag varbūt pirkt hokeja tēfu un braukt hokejas. Skriešanas festivāla pietiek, vai ne? Pietiek, jā. Un tas ir, ja ir vajadzīgs kaut kāds neliels atbalsts, lai tie aktīvisti, kas organizē, dara, jā, viņiem piepalīdzēt. Ja? Vienkārši pateikt, nē. Tur arī zināms ieguldījums, enerģija, arī materiālā puse bišķiņ varbūt jāpabalsta. Bet veselīga sabiedrība numur 1. Pieskaroties veselīgai sabiedrībai, mums Dainis lika punktu. Daudz punktu atstājāt, jo viena lieta veselīga sabiedrība, mēs par to visu laiku runājam. Mēs neesam radījuši pagaidām nevienu instrumentu, kā mēs varētu motivēt jebkuru vecāku un jebkuru, kas grib savu bērnu sūtīt iekšā uz nodarbībām, kad jebkurš peldēšanas abonements, viņš tev būtu iespēja viņu dabūt atpakaļ. Mēs darām visu, mēs palielinām veselības budžetu, bet tur mēs cīnāmies ar sekām. Mums preventīvi to, kad mēs cīnītos preventīvi, iedibināt jaunas kārtības, kā mēs varētu palielināt sporta stundu skaitu, kā mēs varētu palielināt dažādas vēl citus rīkus, kad, apdrošinātāji atmaksā sporta kluba abonementu, ka tu tiešām ej vai tavam bērnam treniņus, ne tikai sporta skolās, ir pietiekami daudz privātie klubi. Dainis pieminēja, viņam ir savs privātais klubs, bet kāpēc nākot uz treniņiem pie Daina, tev tās ir nodarbības. Veicināt šāda veidus tādus toolkitus, kas tev palīdz. Un tas veicinās arī to pārējo. Kolēģi, paldies jums. Dainis Dukurs, Kārlis Lēnieks bija šodien kopā ar mani šeit noslēdzošajā bezmaksas sports šīs sezonas epizodē. Saku paldies jums. Un saku paldies arī skatītājiem. Visas iepriekšējās epizodes arī vērojams TV4 YouTube kanālā. Tā kā laipni lūgt. Paldies, kungi, un veiksmi jums jūsu ikdienas darbos.